Kādi ir interesantākie neatbildētie jautājumi zinātnē? Manuprāt, viens ļoti interesants neatbildēts jautājums zinātnē ir par robežām starp kvantu fiziku un parasto fiziku. Tātad atsevišķi atomu vai daļiņu uzvedību apraksta kvantu fizika, īpaši, ja šīs daļiņas ir vakumā un izolētas no visas pārējās pasaules. Makroskopisks objekts, piemēram, mani vai galdu, apraksta parastā fizika. Kur ir tā robeža? Kur no kvantu fizikas likumiem rodas parastā fizika? Un saistīts jautājums, cik tālu mēs varam paplest šīs robežas starp kvantu un parasto fiziku? Vai mēs varam uzbūvēt fizikālas sistēmas, kas sastāv no 1000 vai miljonus atomiem, un kuras joprojām darbojas kvantu mehāniski? Un tas ir arī jautājums par to, vai mēs varam uzbūvēt kvantu datoru. Tātad kvantu dators savā būtībā tā ir tāda kvantu sistēma no 1000 daļiņām, kas ir samērā liela, bet joprojām darbojas kvantu mehāniski. Vai tas strādās vai nē? Tas ir tas jautājums. Otrs ļoti liels neatrisināts jautājums mūsdienu zinātnē – saprast cilvēku smadzeņu uzbūvi. Mēs varam cilvēku smadzenēm pieslēgt sensors, mēs varam noteikt, kurā brīdī ir aktīvas kuras smadzeņu daļas. Mēs varam skatīties uz atsevišķiem neironiem, bet pa lielam mēs cilvēku smadzenes nesaprotam. Un neirozinātne attīstās, bet joprojām viņi ir tādā ļoti agrīnā stadijā. Un to var ilustrēt ar tādu eksperimentu. Nesen tika paņemta viena neirozinātnieku grupa, un viņām cilvēku smadzeņu vietā tika iedota datora mikroshēma. Un viņām tika uzdots ar neirozinātnes metodēm izprast šo datora mikroshēmu, kā viņi darbojas. Un viņi spēja saprast, ka šī datora mikroshēma kaut kādos brīžos ir svarīgs viens tranzistors, kaut kādos brīžos ir svarīgs cits tranzistors, bet viņi nespēja saprast šīs mikroshēmas darbību globālā mērogā. Un, ja mēs neprotam saprast cilvēku mikroshēmas darbību, tad cilvēku smadzeņu darbības saprašana ir vēl smagāks uzdevums. Cik cilvēkiem Dievs radīja zemi? Manuprāt, cilvēka atjautība un izdoma tas ir ļoti spēcīgs spēks. Un jo tālāk attīstās tehnoloģijas, jo vairāk cilvēkiem viņas dod iespēju dzīvot uz zemes. Tajā laikā, kad cilvēks sev iztiku meklēja medot kā mednieks, tas cilvēku skaits, ko varēja uzturēt zemi, bija daudz mazāks. Tad tika izdomāta lauksaimniecība. Cilvēku skaits, kas varēja dzīvot uz zemes, kļuva daudz lielāks. Un lauksaimniecībai attīstoties, tas cilvēku skaits, ko mēs spējam pabarot, kļūst aizvien lielāks. Kaut kur neapšaubām ir robežas, bet droši vien mēs šīs robežas nesasniegsim. Es domāju, ka cilvēku skaits uz zemes sasniegs kaut kādu maksimālo līmeni, kas būs nedaudz lielāks par to, kāds viņš ir tagad. Un šādu cilvēku skaitu zem joprojām spēs uzturēt. Kāda izskatīsies skola pēc 50 gadiem? Manuprāt, skola pēc 50 gadiem būs daudz interaktīvāka nekā viņa ir šodien. Būs daudz vairāk diskusijas starp skolēnu un skolotāju, būs daudz spēcīgāka atgriezeniskā saite. Un es domāju, ka šī būs tā lielākā izmaiņa. Tehnoloģijas būs visur, bet viņas neaizstās skolotāju. Tas galvenais joprojām būs skolotāju un skolēnu miedarbība, jo no cilvēkiem mēs mācāmies labāk nekā no datoriem. Tehnoloģijas būs visur esošs palīga līdzeklis, kurš ik pa brīdim būs noderīgs. Vai ir iespējams drošas vēlēšanas pa internetu? Manuprāt, teorētiski jā, bet praktiski tā ir ļoti smaga problēma. Ja mēs skatāmies uz internetu vēlēšanām tā, kā viņas notiek, piemēram, Igaunijā, tas vienkārši nav droši. Nav garantija, ka tās balsis, kas tiek saskaitītas, sakrīt ar tām balsīm, kas tiek nodotas. Kāds aģents var nokļūt centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku skaitā, viņš var nomainīt programmatūru, un tas var nonākt pie rezultāta, ka
tiek saskaitīts nevis reāli nodotās balss, bet tas, ko vajag. Un Igauņu e-vēlēšanās faktiski aizsardzības pret vēlēšanu rezultātu viltošanu šādā veidā nav. Un teorētiski šāda aizsardzība būtu iespējama, bet tie mehānismi ir ārkārtēji smagnēji. Un es domāju, ka tādu drošu internetu vēlēšanu realizāciju mēs nekur pasaulē tuvāko 20 gadu laikā neredzēsim.